Šodien es došos uz Paulstrādiņa medicīnas un vēstures muzeju. Es neesmu tur bijusi. Es tikai esmu bijusi vienā medicīnas muzejā kaut kad vidusskolā, un es atceros, ka man tur bija tāda ļoti spēcīga iespaidi, tāpēc, ka tur burciņās bija dažādi cilvēku orgāni, un to es atceros, man liekas, vēl joprojām, kā es to redzētu vakar. Jā, un tā bija vienīgā reize, kad es biju medicīnas muzejā. Un tagad es gribu aizbraukt paskatīties. Domāju, būs ļoti interesanti. Muzejs strādā no trešdienas līdz svētdienai, no 11 līdz 5, bet ceturtdienās līdz 7 vakarā, un starp citu ceturtdienās no 5 līdz 7, tajā laikā ieeja ir bez maksas. Un pārējā laikā ieeja pieaugušajiem ir 5 eiro. Ejam skatīties! Jauna skaista garderobe ar skapīšiem, viss ir bez maksas pieejams, labierīcības arī šeit. Te ir ļoti interesanti, ka tika krātas tādas piemiņas lietas pēc cilvēkiem, kuri slimnīcā bija aizgājuši un atstājuši savas personīgās mantas. Tad viņas ir sakrātas un katram cilvēkam var paskatīties, kas pēc viņiem bija palicis. Un šeit sākas medicīna renesanses laikmetā, un mēs šeit ieejam tā kā pilnīgi citā pasaulē, un šeit kur ir ekspozīcijas un tādu, reālu dzīves ainu attainojums, kā toreiz bija, ļoti interesanti. Wow, un te mēs pilnīgi ieejam tādā viduslaiku pilsētā. Te uzreiz ir tāda tumša atmosfēra, var ieskatīties logos, kā tad izskatījās medicīna, kā ārstēja cilvēkus, kā no cilvēkiem arī baidījās no dažām slimībām. Izskatās tā diezgan biedējoši salīdzinoši ar mūsdienām, protams. Ļoti atšķirīgi.
šeit re, kur kādu karina no balkona ar galvu uz leju. Tas bija pirmais stāvs. Tagad ejam uz nākamo, uz izstādes turpinājumu, uz otro stāvu. Rīgas aptieka 18. un 19. gadsimtam, jā, šādi izskatījās. Šis ir rentgena kabinets.
Vai, un te ir šis te nežēlīgais eksperiments ar divgalvju suni, kad tika eksperimentēts ar sunīšiem un mēģināts izveidot divgalvju dzīvnieks, zvērs. Nu, maksimums nodzīvoja 4 dienas tikai tāds. Jā, skumji. Un dodos tālāk uz 3. stāvu. Godīgi sakot, šitajā stāvā man bišķiņa nelabāk dumša palika. Bet tas nenozīmē, ka nav interesanti. Ir interesanti. Šeit jau rekur ir došanās kosmosā. Vispār man patīk, ka ļoti košās, jautrās krāsās ir telpas. Tas noteikti kompensē tos nevienmēr pozitīvos un patīkamos stāstus. Tāpēc, ka ja te vispār būtu viss sterils un balts, visas sienas, es domāju, te cilvēki arī ģībtu. Te lasot par dzīvniekiem un eksperimentiem kosmosā, vispār pat neticās, ka kaut kas tāds bija, ka tas ir īsts. Tiešām liekas, ka tādi izdomāti stāsti un liekas vienkārši nereāli, ka kaut kas tāds par eksistē un kaut ko tādu darīja. Un šeit ir tātad dažādi ārstu kabineti. Un šajā stāvā ir arī izstāde, kas ir mainīgā muzeja daļa, un tagad ir izstāde neiespējamās tagadnes rēgi.
Tā, muzejā es pavadīju pusotru stundu. Vispār, ja gribu lasīt pilnībā visus aprakstiņus un visus informatīvos plakātus, tad vajag ieplānot nedaudz vairāk. Bet tā vienkārši staigājot tāpat pusotru stundu pilnīgi pietiekami. Tā kā es esmu tālu no medicīnas un arī nekad neesmu gribējis kļūt par ārstu, jo mans tā kā kuņģis netur visas šīs medicīnas tēmas. Tad jā, kā jau teicu, kaut kādā momentā arī palika nedaudz slikta duša, bet tas tā baigi netraucēja. Vienkārši tas, ka varbūt vairāk šokēja. Uzzināju ļoti daudz ko jaunu par tādām lietām, par ko, es nezinu, pat internetā, man liekas, nevar atrast informāciju. Tā ir ļoti izmeklēta, smalka, tāda detalizēta, un es nezinu, man pat prātā neienāktu kaut kādu tādu informāciju meklēt. Līdz ar to tiešām ļoti interesanti, izzinoši. Es uzskatu, ka pilnīgi katram būtu jāaiziet uz šo muzeju, jo tas, ko tur var apgūt un izzināt, tas nav vienkārši tā kaut kādās ikdienas sarunās. Tu par to nekad neaizrunāsies, neaizdomāsies un neiedomāsies vēl meklēt vai pētīt par to, īpaši, ja neesi saistīts ar medicīnu. Un ekspozīcijas ir ar ļoti dziļu domu un filosofiju, aiz tām nekas nav izveidots nejauši. Un tāpat arī izstāde, kas ir mainīgā daļa, ļoti laikā un par visiem politiskajiem un sociālajiem jautājumiem, kas pašlaik ir svarīgi. Tiešām daudz kas liek aizdomāties, pat ja vēders citreiz sagriežās, bet es domāju, neviens nepaliks tāds neaizdomājies par kaut ko svarīgu, globālu, nopietnu, vai vismaz kaut vai par sevi. Tāpēc, ka ir ļoti daudz par cilvēku pašu, par cilvēku veselību, ikdienu, rutīnu, režīmu. Un, jā, tiešām ļoti, ļoti vērtīgas zināšanas, vērtīga informācija. Un es noteikti novēlu visiem aiziet un izzināt šo muzeju. Tiešām ļoti kvalitatīvs. Un supervērtīgas ekspozīcijas un izstādes.